Nu, visas pamācības, visa liekšana, viss kā ar nazi nogriezts. Nu, jau tik jādara tālāk. Kad tad būs tās kāzas? Mam, bet es taču neesmu pie tā sludinājuma vainīga. Es nezinu, kas viņu ielika avīzē. Tu nezini? Tad jau Edgars viens pats to būs izdarījis. Kam gan citam gan jums bērni? Nē, Edgars to var nav darījis. Kā tu to zini? Tāda nekrietnība nav pa Edgara dabai. Vai Edgara dabai ir tevi aprecēt, un lai tas ātrāk un iznāktu, tad viņš uz lielākām nekrietnībām būtu gatavs. Nu, tu redzi, tavs meitas gods nu ir pa galām. Vai tad ļaudis ticēs, ka jūsu starpā nekā nav bijis? Ka nu būtu labi, ka varētu teikt gluži kā no gaisa grāti meli. Mammu, ja mēs savu sirdi tā būtu varējis apturēt, kā to sienas pulksteni aptur, ka tas rāda nepareizu laiku, es taču jau sen būtu pa tavam prātam izdarījusi. Nu, apdomā tā. Jo no bērnu dienām mani un Edgara ceļi vien gājuši. Mēs augām un līdz ar mums auga patikšana vienam pret otru. Vai tu tā neredzēji, mam, kad viņš skolā pēc eglītes un visur citur ar mani vien dejoja? Vai tu tā nemanīji, kad viņš te nāca par dārza puiku? Tā tu neko neteici, tev tas patika. Tas Edgars, kas man patika, 3 gadus atpakaļ Leišos ir nomiris. Tas, kas šogad Alainai atnāca par staļa puisi, tā es nepazīstu. Tā runā par tavas sirds. Mani tikai sāp, ka viņš tais 3 gados pie barona Edgara ir tik ļoti pārvērties uz sliktu. Tevi tavs asaru mūžs mācījis, ka no tāda puiša jābēg pa gabalu. Mana cerība skubina, lūko viņu atgriez. Vai es tava tēva nelūkoju atgriezt? Un kas no visa tā iznāca? Caurām naktīm stāvēja pie tumša loga vienas un tās pašas zvaigznes skaitīja. Es zinu, mamma, es zinu. Un tāpēc, ja es tev esmu nosolījusies, ka es Edgara neprecēšu, un no jauna es tev solos, es viņam neņemšu. Un es lūkošu turpmāk izsargāties no viņa, kā vien varētam. Tas jau nu būtu dikti vajadzīgs. Vakar nakt pat mājās nākuši no Maskavas kroga, taču izdauzīs mūžas kungu meitu logu. Nevaldām cilvēku. Alders ar turpat bijis. Tā viens otru tai daņškā vēl iekšķi. Horsta madām bija tik laipna un sacīja, ka es jūs šeit atradīšu. Sveikas. Sveiki, Akmentiņa kungs, sveiki. Lūdzu. Vai barons jau piecēlies? Dzer pat labanu kafeju, vai jūs ko gribējāt? Nē, darīšanas man patiesībā ir ar jums un jūsu mammiņu. Es te tā garām braukdams... Piesēdiet. Nē, paldies, man tuliņ jābrauc tā. Es te tā garām braukdams tikai iegriezos, gribēdams atgādināt, ka jūs esat